Bet šeit mākslinieci ir izvēlējušās drusku citādi seju. Laikam tas ir mācoties no mūsu senču gudrībām un Svēto Zolu pateiktā, ka tāds dzīves jāskaita rudenī. Un tas rudens ir, pēc katras izstādes, protams, tā izstādes slēgšanas brīdis. Es esmu ļoti pateicīgs un apmierināts, ka mums cienījumās mākslinieces ir atraduši par iespēju izstādīt Latvijas Zinātņu akadēmijā šo te medievo vērtu izstādi, kas ir veltīts, es domāju, zināmā mērā, ja jūs atļausiet tā, Eniņa kungu mūža darbam, tas ir diškokiem. Un es arī gribētu uzsvērt, ka nofotografēt diškoku nav liela māksla, vajag tikai iztīrīt to telpu, kā jūs arī darat ar šiem diškokiem, jūs varat šo fotogrāfiju iegūt. Taču to noskaņu un to dvēseles stāvokli kādu, mēs, kad pienākam pie šāda Svēto Zolu, jūtam, to uz zaudekla vēsturē var atstāt vienīgi mākslinieki. Un tāpēc es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgs devums, ko mūsu mākslinieces ir spējušas, un tas paliks vēsturē. Tas ir šis te dvēseles saviņojums, skatoties uz šiem Latvijas diškokiem. Un par to jums vēlreiz ļoti liels paldies. Gultim par meklēšanu liels paldies, un lai būtu pāris nelielo ziediņu arī gan. Paldies jums. Paldies. Es arī kādu teikumu piebildīšu pie šī pasākuma. Tā ir sena tradīcija, kad akadēmijas locekļi, agrāk akadēmijas locekļi, tikai tagad tā demokrātija lielāka un vispār vairāks mākslinieks mēs aicinām, ka humanitāro sociālo zinātņu nodaļu organizē šīs izstādes, kas šeit notiek. Kamēr šeit klāt ir akadēmijas prezidents, es arī to pastāstīju, ka tā prezidenta ierosme, vispār akadēmijas ierosme pēdējā laikā ir tāda, ka šeit izstādīt ne tikai mākslas darbus, bet izstādīt arī kaut ko tādu, kas ir vispār ļoti aktuāls, tātad citās nodaļās arī sasniegums, kāds ir, teiksim, arī eksakto zinātņu sasniegums, un šī telpa tāda atvērta šādām izstādēm, bet šī ir tāda pārējais izstāde. Domāju, te ir vairāk, protams, māksla, vai ne? Un arī diškoks jau ir dabā tā kā tāds mākslas objekts, man liekas, vai poparts vai tam līdzīgi, kur mēs varam apbrīnot. Un tā kā šis ir tāds pirmais tiešām, kur ir sapludināta kopā ideja, konceptuāla ideja, kuras autors ir Gunts Eniņš, vai ne? Un šīs mākslinieces, kuras ir izstādījušās. Un bija ļoti patīkami, īpaši ar Māri, kur vairāk, saprot, Ainājs kundze nevarēja tik bieži būt savu problēmu, ģimenes problēmu dēļ, bet bija ļoti patīkami ar jums strādāt kopā, un es tiešām arī pats ļoti daudz ko iegūtu. Un, protams, ka arī Gunts man vairāk kārt ir izstāstījis šo savu diškoku stāstu, vai ne, un tam līdzīgi, un tad es jau gan viņu zināju, bet tas ļoti patīkami bija visu to atsaukt atmiņā, un tiešām liels paldies, ka jūs šeit bijāt. Bija prieks arī sadarboties, un mēs ar arī nodaļas vārdā padarīsim paldies gan māksliniecēm, gan arī Guntim, vai ne? Labi. Tev ir ozola vaināk vajadzēja. Jā, protams, tieši tā, kaut tieši. Es te varu tikai tā iekliekties, bet būs tas garais lieciens, tad sanāks vēl krietni lielāks svars, vai ne? Bet tas ieklieciens ir, ka tas ir sevišķis notikums tomēr, manā izpratnē. Tā vēl nav bijis. Es diškokiem Saliņas diškoku grāmatu uzrakstīju, nodrukāju viņu 74. gadā, bet es jau sāku ar viņa gudrībā gāju pats, tā kā viņš izstāstīja, kā to vajag, viņš ir diškoku tēvs, un es jau esmu
71. gadu, sāk uzreiz man, kā pirmā devos uz Licīšiem, tur, kur tagad dzīvo Jūlis Krūmiņš, Licīši nojauks, viņš pilsli. Tur uzreiz pirmās 2 dienās mājas svētkos 20 dižos vēl klāt. Lūk, tā dižkoku pārveidošanās un tā viņu meklēšana un atrašana un tās stadijas. Tagad šī ir atkal jauni augstumi, tā vēl nav bijis, kad dižkokus, un es it kā kas esmu pielicis roku, lai tagad sāktu gleznot. Dižkokus mēs iemācījāmies mērīt. Vārdu dižkoku jau sāka lietot tikai ar 60. gadu. Ar 60. gadu. Līdz tam, tad, kad sākās dabas aizsardzība, nāca komunisms savā ieiešanas varadarbībā bija jau tādā ziņā pieejams un paši deva preti dabas aizsardzību mums, kurā mēs tā ieslīdējām, tad tas bija mums tāds atelpojums, vai ne? Un tad ir visa tā, līdz tā laikam, kad nebija Latvijas laikā jau vācu-baltieši kaut ko tur, kad viņas pētīja mūsu parodu, mūsu mitoloģiju un etnogrāfiju, viņi tur jau ieskrienas arī, viņi jau sāk arī ar tos vecos kopus, viņi saka vecos mitoloģiskos kopus. Un kad Latvijas valsts ir nodibinājusies tikko izkarot to brīvību ar 21. gadu, tajos ārkārtīgi aktīvi tiek darbojas arī Landsmans, bet Zelmārs Landsmans stāda, viņš raksta milzīgi, viņu vēl, mēs neesam pietiekami godājuši, pēc un viņš ātri, tā arī nomira. Bet viņas, un pēc atkal tur nākošiem, tur tajos savos tos kopus, bet viņi raksta veci koki, tāpat kā vācieši un angļi, Oltrīs, vai ne, un Altebaum, un mums vienīgiem ir dižkoks. Tad, kad es nesu arī savus jau publikācijas, neierūmēņās, tad laikos Latvijas presēs nes uz Sovetskriemolu un Ģoržu uz tiem žurnāliem. Un tie jau var tādi pietiekami inteliģenti. Un tad viņi saprata, ka tas vārds dižkoks, tas nevienai valstī nav, visiem viņiem jāsauc veci koki, resti koki, lieli koki. Un kaut kā tas dižkoka vārds jau mums ir dižkoks, vienalga, diža meita, diža dēli, diža bullis vai kaut kas, vai ne, diža tas kurzemnieku vārds. Tad viņi nepies lietot. Un interesanti iznāk tajos krūturos laikos, kad tas šis termins nosaukums dižkoks iet, un tas Krievs ļoti, man es par to pat nebija padomājis, viņš tā uzsvēra, nevienam nav. Kaut gan Krievija nevis tuvāk, Ģerevļi Veļikāni, tas tā kā diezgan uz to mēliši, jā, būtu bijis. Redz, un tā, ka tas šitais viss iet, un tās grāmatas, tā mums ir, viņa grāmatā bija jau 600 saraksts, un tad vēlāk jau nāk pēc dažiem gadiem atkal izdotos sarakstus jums. Mēs esam 3 uzrakstījuši. Tad es par pārēju taupīšu, pārēju lielu vairumu. Sanāks, tūlīt, ja viņi nāks uz 4. Bet lietuviešiem nav.
Vitāls dižais, taču Vitāls, jā, dižais noteikti ir lietuviešu valodā. Jā, dižais tas ir. Lietuvieši. Viņiem arī? Jā, viņiem vajadzētu būt, jā. Vitāls ir Vitāls. Mazināšanas.